Radio skatuve par vērtībām, kuras nemaina pat laiks. Sveicināti jūs mājās, ēterā raidījums Radio skatuve. Jūs mājās Radio skatuve, bet mūsu mājās ciemojas komponists Raimonds Tiguls. Par Raimondu Tigulu var teikt daudz ko un stāstīt ļoti daudz ko, bet ar dziedātājiem, ja viņam būtu jātiekas aci pret aci, ar kora dziedātājiem, es domāju, viņš dzirdētu ļoti daudz labestību un tādu labu vēstījumu pilnus vārdus par viņa dziesmām, par to saviļņojumu, ko rada viņa dziesmas un viņa skaņdarbi. Protams, ļoti liela nozīme ir arī dziesmu tekstiem. Labi, sveiks, Raimond! Labvakar! Prieks sastapties un prieks, ka šī tikšanās notiek. Un starp visiem darbiem un steigu un svētkiem, kā svētki pagāja, kā svētkus nosvinējāt? Izdevās nosvinēt, izdevās sajust to sajūtu, ka ir Latvijas svētki un ir brīvdienas. Jā, izdevās sajust un šogad īpašs notikums bija Talsos, jo tur bija atbraukus tie armijas cilvēki un parādi bija. Un es arī aizgāju apskatīties tos ieroču tankus, un kas tur bija sabraukši, un parunāja ar amerikāņu karavīriem. Un, tā kā svētki pagāja ļoti labi. Jā. Raimond, kāds ir jūsu sajūtas? Pavasaris, šis ir 9. maijs, mēs atzīmējam Eiropas dienu, mēs tiekamies Eiropas dienas jau pievakarē. Kāds ir tās jūsu sajūtas, ja mēs runājam? Ļoti daudzi no žurnālistiem, ļoti daudzi no dziedātājiem, ļoti daudz arī kordiriģents saka, ka Tigula dziesmas tās ir latviskas dziesmas, tie ir latviski skaņdarbi. Tās ir ļoti, ļoti latviešus uzrunājošas dziesmas. Kur tas slēpjas, tas kods, man grūti pateikt. Es neesmu netik liels eksperts, es varu tikai teikt kā dziedātājs, ka tas patiešām saviļņo. Kā tas notiek? Grūti pateikt, to gan jūs, gan Raimonds Pauls visticamāk vislabāk zinat, kā to lietu dabūt gatavu, tik ļoti, ka tas cilvēks uzrunā. Kā jums pašam šķiet un kā ir šobrīd ar to latviskumu? Tūliņ būs arī skolēnu dziesmu svētki, starp citu skolēnu dziesmu svētkos arī tiek dziedātas jūsu dziesmas un kā pašam ir? Kā jums pašam, kāds ir tās sajūtas, kā mums iet ar to latviskumu? Vai mēs viņu spējam saglabāt, vai mēs esam stipri un gana stipri, jo noskatoties gan jūsu pieminēto parādi, gan arī svētku dažādus raidījumus un intervijas, man liekas, ka kaut kas tautā ir sakustējies, un mēs tomēr esam kaut kā ar to nemierīgo pasauli ārpasaulē, esam sevī kaut kā vairāk savilkušies un sastājušies tā vienkopus, ka mēs kaut kā tomēr tās savas vērtības atkal sākam apzināties un celt gaismā. Kā jums šķiet, kā mums šobrīd ir ar to latviskumu? Ar to latviskumu es domāju, ka viss ir, ja tā var teikt, kārtībā. Un es tā bieži vien vasarā, daudz biežāk vasarā, ka es braucu pa Latviju, gan ar koncertiem, gan vienkārši tāpat izbraukājot, tad var redzēt īpaši braucot pa Latvijas laukiem, ir ārkārtīgi skaisti sakoptas saimniecības. Vispār visa Latvija ir sakopta, to var arī pateikt, un salīdzinot kaut vai ar kaut kādām pat arī vecām Rietumu Eiropas valstīm. Es domāju, ka tur ir, es nekad tā neuzskatu, ka vajag kaut kā mākslīgi kaut ko uzturēt to latviskumu. Es varu arī pārsvarā, protams, par sevi runāt, un es nevaru varbūt to citus komentēt tādā ziņā, bet es teiksim, runājot par sevi, es zinu, ka man, teiksim, tāda mīlestība pret savu zemi man nāk no vecākiem, no vecvecākiem, ar kuriem es bērnībā ļoti daudz kopā pavadīju laiku. Teiksim, es bērnībā ar opapu ļoti daudz laika pavadīju. Mēs kopā braucām, es esmu dzimis kā lauku viensētā, un mēs braucām pa Talsu, pa Auguraini ar zirgu, ar pajūgu. Viņš man ļoti daudz stāstīja par savu bērnību, un kaut kā visi tie stāsti, viss tas ir
izveidojis man kaut kādu priekšstatu, kas ir Latvija, kas ir latvieši, un tādā vidē es esmu audzis. Un es atceros, ka es tāds mazs, man tā tiešām viena no pirmām atmiņām, ka es ar Eiropu braucu ar tiem ratiem un ar zirgu. Kaut kur mēs tur braucam pa Talsu, pa Auguraini, tur tiešām skaisti skati ir, un tur ir tā, ka tu uzbrauc kalnā, tad tu redzi tālumā mājas, un ezers ir Ābeļa ezers arī, un es atceros, ka es tāds mazs puikas, vienmēr man tāda bija sajūta, ka es tādā pasaku, ka tādā laimīgā zemē esmu. Un tā es arī, kā saka, dzīvoju, un varbūt kaut kas no tā arī, kā saka, iekrīt arī nos skaņdarbos. Jā. Visnotaļ noteikti. Tikko izskanēja Ledsaulīte, un man šķiet, ka bez šīs dziesmas jau neviens kora dziedātājs nevar iedomāties dziesmu svētkus bez Ledsaulītes, kā tad tā. Un, protams, ka bija savs laiks, kad Saule pērkons Daugava, tā bija otra Latvijas himna, un tagad ir tās dziesmas kaut kā sagrupējušās un sarindojušās, tik daudz spēcīgas dziesmas, kora dziesmas. Un zinat, apmeklējot bērnu koru mēģinājumus, ja es dzirdu no 10-gadīga, 11-gadīga bērna, un es viņam prasu, kādas tās dziesmas ir, kuras tās foršākās, jo vienmēr jau tā ir, ka koru repertuārā ir kaut kādas dziesmas, kas ir tā obligātā sadaļa, jādzied ir, bet tā ar pilnu dušu tikai tās, kas patiešām patīk. Tad, protams, ka tur ir Tiguls, tur ir Pauls, protams, bez šaubām, un tās ir tās melodiskās dziesmas. Kā bija ar Ledsaulīti? Visi zina, ka Ledsaulīte ir Raivonda Tigula dziesma, visi koristi to zina. Kā viņa tapa, to es domāju, ka daudzi nezina. Vai jūs varētu to mazlietiņ ieskicēt par to Ledsaulīti, jo tur, man liekas, tas sākums bija kāds cits uzvedums un pavisam citādāks stāsts. Tur bija, varbūt pastāstīt. Tas stāsts īsumā bija 13. gadā, 2013. gadā bija dziesmu svētki, un tā man bija debija dziesmu svētkos kā komponistam, izskanēja dziesmu Dodieviņi. Un tas man bija tiešām tāds liels gandarījums un emocionāls pārdzīvojums, jo arī tā Dodieviņa dziesma tur izskanēja labi, un klausītāji lūdzu atkārtot. Es biju tiešām tā emocionāli uzlādējies no tā visa, un tad man pēc dziesmu svētkiem zvanīja Antra Purviņa, kas bija arī iesaistīta 13. gada dziesmu svētku organizēšanā, un viņi man teica, ka ideja taisīt tādu deju lielu uzvedumu, jo Rīga būs Eiropas galvaspilsēta 14. gadā, un vai es būtu gatavs rakstīt mūziku tam visam uzvedumam. Un viņi teica, un pat cik tā Dodieviņi tik labi izskanēja dziesmu svētkos, viņi gribētu, ka tā ir fināla dziesma tādā uzvedumā. Un es uzreiz jau paliku tāds, es teicu, Antra zina, Dodieviņi izskanēja, es saku, varbūt jādomā tomēr, kaut kāda, varbūt tomēr jāuzrakst, jāmēģina varbūt kāds, speciāli dziesma tam uzvedumam, un tad es jau sāku rakstīt to mūziku, sūtīju Purviņam un Ērglim, un visi jau tur gatavojās, un tad man nāca ideja, ka varbūt, ka tādā uzvedumā tomēr ir korus jāiesaist, un tad mēs uzrunājam korus, kas piedalīsies arī un dziedās, un es sāku rakstīt jau koru dziesmas, tas viss tādā procesā. Un tad vienā brīdī man bija tāds harmonisks, tāds tā kā kods viens, ko es ik pa brīdim paspēlēju. Un tad nāk jau pavasaris, un es jau jūtu, ka tai fināla dziesmai jābūt. Tā bija tiešām tāda saulaina pavasara diena. Man Rasa atsūtīja to Ledsaulītes tekstu. Un es burtiski apsēdos pie klavierēm, un es sapratu, ka tā mani iecer, tas harmoniskais kods, viņš absolūti sakausējās ar to Rasas dzeju. Un faktiski tā dziesma tapa burtiski uzreiz, jo tas tā vienkārši tā pēkšņi saslēdzās, un es sapratu, ka tas ir tas, par ko es arī biju domājis. Un es to dziesmu savā mājās studijā jau iespēlēju un ierakstīju un iedziedāju pats tādu demo. Un braucu mašīnā uz Rīgu un klausījos to ierakstu.
Un es tikai atceros, ka es braucu un pa ceļam, un es tik jūtu, ka es visu laiku griežu skaļāk un skaļāk un skaļāk. Un iebraucot Rīgā, es zvanīju Mārim Sirmajam, un es teicu, Māri, man liekas, ir viena dziesma, kas tev jādzird. Nu, man liekas, ka tur kaut kas ir, un viņš noklausījās. Un Māris teica, jā, nu, tas ir tas, nu, kas sanācis, viņš saka, tas ir Dziesmu svētku gabals. Un tā dziesma sāka, kā saka, dzīvot, jā. Man ir liels prieks, ka viņi ir atraduši to vietu. Nu, ja runā par to procesu, redziet, es tā teiksim, strādājot pie mūzikas, tas, kas man vienmēr no... Es kaut kā mēģinu skatīties uz to latviskumu, uz to latvietību, ja tā var teikt, kā man viens radinieks saka, skatīties no kosmosa uz to. Jo es gribu redzēt to latviskuma, ja tā var teikt. Es gan ikdienā nelietošu tādu vārdu, bet... Bet tā ir tāda apzināšanās, jā, vai ne? Man vispār ar tiem iedzieniem nepatīk tā mētāties, bet katrā ziņā es to savu sajūtu, kas man ir šī zeme, es viņu skatos tiešām tādā pasaules kontekstā, nevis tādā kaut kādā. To pat tā grūti ir izskaidrot. Tāpēc man arī no bērnības un ar ko es arī aizraujos, un arī tas, kas ir, teiksim, ar tiem manis organizētiem Tiguļkalnu koncertiem, kur es vienmēr uzsveru, ka tas žanrs, kas man vistuvākais vienmēr ir bijis, ir tas žanrs, kas saucās pasaules mūzika, kas apvieno sevi ļoti dažādus elementus. Tur ir gan tas etnopiesitiens, tur ir gan kaut kas no roka, kaut kas no popmūzikas, kaut kas no elektronikas, kaut kas no akadēmiskās. Man vienmēr tas sakausējums ir bijis tas simpātiskākais vispār mākslā, ne tikai mūzikā. Un ja mēs tā pāanalizētu, ko es arī nekad negribu darīt, teiksim, tos skaņdarbus, tad mēs atrastu elementus tur no ļoti dažādas ietekmes. Jā. Bet, ja runā arī par to pašu Lecsaulīti, tad man ir tiešām liels prieks, ka es skatos, pieņemsim, Dziesmu svētku, kas ir Latvijas televīzijas ieraksts YouTube. Ja paskatās, es tur, teiksim, valsts svētkos es šeit noklausos, tagad arī 4. maijā es noklausījos Lecsaulīti no rīta. Un es ievēroju, ka tur ļoti daudzi komentētāji, kas nesaprot, par ko ir dziesma, kas ir vācieši vai kaut kāda angļi, un viņi ieraksta, ka viņi tur kaut ko asarām acīs klausoties. Un man par to ir liels prieks, ka cilvēks pat nesaprot, par ko ir dziesma, un ka viņam tas ir kaut kāds aizkustinājums. Tagad, teiksim, Lietuvā tā dziesma arī tiek dziedāta. Es skatījos Lietuvas arī neatkarības atjaunošanas dienā, tur armijas koris dziedāja Lecsaulīti. Raimond, tā ir tā mūzikas valoda, kas droši vien tādā starpvalstu vai starptautu mērogā, viņi neprasa paskaidrojums, viņi vienkārši runā pati par sevi. Man savukārt, pirms mēs laižam brīvībā Lecsaulīti un pārējiem pie citas tēmas, man stāv prātā, es nepateikšu vairs gadu, bet tas varētu būt vai nu pirms, vai nu pēc 100 gadus kāds no koncertiem tepat Kuldīgā, Kurzemes Dziesmu svētki bija. Un Ilze Valce diriģēja Lecsaulīti, un es savā mūžā neko tik precīzu nebiju redzējusi. Ilze tad uznāca nenormāls negaiss. Jā, es arī biju klāt. Jā. Izsita, man liekas, ja nemaldos, pat korķus elektrība pazuda kaut kādā mirklī. Es tik redzu, ka Raimonds skrien augšā pie klavierēm, vai tur kas tur bija ar to skaņu, tur nebija.
elektrība pazud, bet es par Ilzi uztraucos visvairāk, ka viņa diriģē un tas pērkons uz zibens. Viņa pacēla tās rokas un ko līdz atskanēja tums uz šķelu, tā bija nenormāla zibens šautra. Es domāju, tādu lecsaulītes savā mūžā. Es domāju, otru tādu nekad mūžā nevar atkārtot, jo tas bija tik tiešām tā, kā pati daba pieslēdzās tam visam. Un viss notika, ka tie cilvēki kā apmāti stāvēja un skatījās tajā dziesmā. Labi, par lecsaulīti apmēram esam tikuši vismaz tādā virspusējā skaidrībā. Pats Raimonds saka, ka lecsaulīti tas ir veltījums Latvijai. Kurzemnieks, talsenieks, jau mazliet pieminējām veco tēvu. Tas būtu ļoti apgrēcīgi, ja mēs tagad turpinātu par skaņdarbiem, bet nepamēģinātu izstāstīt tādā īsā versijā, garo stāstu īsā versijā par to, kā Raimonds tapa par komponistu, par mūziķi un kas pie tā vainīgs. Un kas tur to saskatīja, to muzikālo bērnu, vai tā ir tēti ietekme, kurš spēlēja arī mūzikas instrumentus, vai tā bija Raimonda paša vēlme, vai kādreiz Raimondam bija arī citi sapņi? Man pašam ir dažādi sapņi joprojām, bet noteikti, ka tas cilvēks, kurš aizved man uz muzikas skolu, bija tētis. Jā, tētis pats spēlēja saksofonu, tētim patika mūzika, un viņš bija tas, kas aizved man uz muzikas skolu. Pateicoties viņam, es to visu sāku darīt, un pat cik viņš arī kopā muzicēja ar savu ansambli. Tad ja man patika, es braucu dažreiz uz mēģinājumiem, un man patika tie instrumenti, un ģitārs, un sintezators īpaši. Ja tas, ko tie veči tur spēlē. Jā. Un tad man tur kaut kāda vecās ērģeles bija, tad man bija atvests mājās. Man vienmēr tā tehnika interesēja, un es sāku spēlēt klavierus, un paralēli man vienmēr interesēja tiešām tādi elektroniskie instrumenti. Bet teica arī man jau tādā agrā bērnībā, es atceros, mēs pirkām tādas akadēmiskās mūzikas ierakstus. Es klausījos pirmās plates. Bija Pētera Vaska mūzika, kas man tā uzreiz tā ļoti uzrunāja. Man ir liels prieks, ka es arī Pētera Vasku ļoti labi šobrīd, pazīstu. Un es arī viņam esmu stāstījis, ka man tas bija, viņa mūzika bija pirmais tāds. Tieši akadēmiskajā mūzikā man Pētera Vaska mūzika izraisījusi tās lielākās emocijas. Man teica, kaut kā gatavoja, viņš saprata, ka arī jāklausās ir akadēmiskā mūzika, un tad man bija arī ērģeļu mūzikas ieraksti dažādi. Un tā tas kaut kā pamazām es tādā pasaulē, kā saka, iegāju. Bet man pašam no bērnības ārkārtīgi aizraujoši kalnu slēpošana. Es biju labu laiku, es bija apņēmības pilns, kā saka, pieslēgties tam sporta veidam pavisam nopietni. Raimonda, labi ir, ka tā kalnu slēpošana. Bet es joprojām braucu ar kalnu slēpēm un ārkārtīgi patīk, to es arī neesmu atstājis novārtā. Es domāju, ka tā otra lieta ir vismaz latviešu tautai un pasaules mūzikas dārziņā milzīgs pienesums. Mēs katrs varam savā dzīvē atcerēties kādus skolotājus, kādus pedagogus vai kādus cilvēkus, kas mums ir bijuši atslēgas cilvēki. Tādi cilvēki, par kuriem var teikt, viņi ir nospēlējuši manā dzīvē ļoti lielu lomu. Ja jums būtu jānosauc kāds skolotājs vai kāds pedagogs, kamēr jūs kā bērns mācījāties, kurš tiešām nospēlēja lielu lomu jūsu dzīvē? Man tomēr... Runājot par tādu cilvēku, kurš man tiešām lielu lomu, tas ir tētis. Jā, tas ir tētis, un man pirms vairākiem gadiem saņemot no prezidenta apbalvojumu, es pirms tam domāju, kā es tādā ļoti īsā esencē varu ielikt, kam es varu pateikt paldies, un tad tomēr es tā sapratu, ka tie ir mani senči un mani vecāki, un ka tie cilvēki, kas pamatā man ir radījuši un parādījuši to horizontu, uz kurien iet,
Bet, protams, blakus ir cilvēki, kuri man arī ceļā ir parādījuši to virzienu. Man mammas brālēns, mākslas zinātnieks Jānis Borgs, kurš man ir iepazīstinājis jau agrā bērnībā ar tādu mūziku, kas Padomju Savienībā neskanēja. Ja viņš brauc ārzemēs un varēja atvest dažādas ierakstus. Tāpat Talsos skolotājs Jānis Osīts, kas vadīja bērnu dikslēnu Talsas sprīdīši, kurā es arī piedalījos. Un mēs braucām jau tādā laikā, kad mazi puikas pa lielām koncertu zālēm un uzstājāmies. Tādā laikā Krievijā, Maskavā, tur es runāju par 80 kaut kādu 4. 5. gadu. Bet tas jau viss kaut kādu atstāja kaut kādu sajūtu. Bet pamatā tas ir teicis, un man ir arī liels prieks, ka es esmu veltījis viņam vienu skaņdarbu korim Moonlight Sound Design kopā ar Hangu, ar to apaļo instrumentu, ko es spēlēju. Un ka šī dziesma izskanējusi ir visplašāk pasaulē. Bet to mēs varam pēc brīža. Jā, pēc brīža, bet tagad paklausāmies pašu skaņdarbu. Radio skatuve par vērtībām, kuras nemaina pat laiks. Tieši tā, par vērtībām, kuras nemaina pat laiks, runājam šovakar ar komponistu Raimondu Tigulu. Raimondu, mazliet par šo skaņdarbu, ko tikko klausījāmies, un tas ir skaņdarbs, kur jūs esat traktējis kā veltījumu savam tētim. Jā, jāsaka godīgi, šī dziesma, kas nav ļoti zināma Latvijā, tā ir kora dziesma, bet man tā ir ļoti nozīmīga. Es gribētu teikt, ka tas man ir nozīmīgākais skaņdarbs manā dzīvē. Pirmkārt, ka tas ir veltījums tētim, kas man teica aizgāja traģiski bojā 90. gadu vidū, kas man bija liels trieciens. Un šī ir dziesma, kurā es pats arī sarakstīju tekstu un mūziku. Un Māris, tas bija faktiski Māris Sirmais, kas man uzrunāja rakstīt korim Kamēr. Un tad es pēkšņi atcerējos, ka man tas teksts ir sarakstīts, un man bija parādījies tas apaļais instruments, hangs, ko es spēlēju meditācijai tajā laikā, un Māris man ieteica, viņš saka, varbūt pamēģina ar to hangu un ar kori uzrakstīt skaņdarbu. Un te bija tieši tas pats stāsts, ka es apsēdos vakarā un vienkārši to ierakstīt. Un tas skaņdarbs man arī tapa uzreiz, jo es atceros, ka tas teksts man ir, es apsēdos ar hangu, un man bija skaidrs, kā tā dziesma veidosies. Un burtiski pēc kādas stundas es jau Mārim aizsūtīju notas, tā dziesma bija gatava. Un koris Kamēr viņi dziedāja, un mēs to dziesmu, tas bija arī 2011. gadā, mēs bijām Krievijā, Nižņī Novgorodā, kora festivālā un spēlējām to skaņdarbu, un es spēlēju to hangu. Pirmo reizi vispār es ar to hangu parādījos uz skatuves, un tur bija sabraukuši kaut kādi Sibīrijas tie šamaņi, un viņi cēlās kājās, kad skanēja šī tā dziesma. Un tad viens puisis iefilmēja to skaņdarbu un ielika YouTube'ā, un pēc kaut kāda laika man sāk rakstīt no Amerikas diriģenti, kuru varētu notas dabūt tam skaņdarbam, jo dziesma angliski ir, un viņiem bija interese. Un tad es ļoti ilgi nevienam neatbildēju, un tad pēc gadi jau bija pagājuši. Un es apprecējos, un man sieva pēkšņi, viņa teica, tev tik daudz tur tās tie jautājumi pēc tām notīm, ka vajag tiem cilvēkiem atbildēt, un tad bet bija jau pagājuši kaut kā 4-5 gadi. Viņi tā pacietīgi gaidīja. Nē, viņi ik pa brīdim raksta. Man jau tās vēstules bija kādas 100 neatbildētas tieši pa tām notīm, un tad es vienu vakaru atbildēju, ja tās nots vēl interesē, tad es varu aizsūtīt. Un tad viens tas diriģents man atrakstīja, viņš no Minneapolis bija, un viņš teica, atsūt notas, un pēc mēneša 2 brauc uz Minneapolis. Mēs to dziesmu gribam dziedāt. Un tad mēs ar sievu aizbraucām uz Minneapolisi, un izrādās, ka tas ļoti labs koris Amerikas un amerikāņi. Un Amerikā ik pa 2 gadiem notiek tāda liela kora kongresa, kas sabrauc no visas Amerikas ar koru mūziku saistīti cilvēki, kā 10 000. Un tad kori ir atlasīti gadā labākie, un tad viņi sagatavo tādu programmu ar interesantu mūziku, kas ir pasaulē radusies priekš koriem. Jo Amerikā tā kora mūzika, tas bizness, ja tā var teikt, ir saistīts ar notīm. Jo Amerikā katram dziedātājam pērk notis,
ja grib iestudēt skaņdarbu, un tad tur ir noši izdevēji, un viņi atkal interesējās par jaunāko mūziku pasaulē. Un vienā cikot sanāca tā, ka es nokļūtu Minneapolisē, un tas koris tieši šo dziesmu prezentēja tai Amerikas kora kopienai, un viņi Amerikā vēl nebija redzējuši to hangu, nezināja, kas tas ir. Un tad man pienāca klāt Amerikas lielākās izdevniecības vadītājs, īpašnieks. Viņš teica, ka viņš grib to dziesmu izdot, ka viņš teica, ka te būs ļoti daudz, kas gribēs viņu dziedāt. Un tad es sākumā vēl tā kā nesapratu, ko viņš tur grib izdot, un es tur teicu, ka jāpadomā kaut ko, un tad man visi tie amerikāņi teica, viņi saka, vecī, tas vīrs nekad pats vispār klāt neiet pie komponistiem, pie viņa stāv rindā, lai viņš izdod tās notas, un viņš saka, un tagad viņš pienāk, un tu saki, jāpadomā, un viņš saka, viņš nesaprot, kas te notiek, un jā, bet tad tās notas izdeva, un tā dziesmā Amerikā ļoti plaši tiek dziedāta, un arī visā pasaulē, faktiski neviens kontinents nav, kur tā dziesma nav izskanējusi. Un tas, ko mēs tagad dzirdējām, tas bija Dienvidkorejas nacionālais koris. Un, pēdējais, ko es dzirdēju, bija Taivānā viens koris. Bet Amerikā tie ļoti, ļoti daudz to dziesmu tieši dzied. Jo tas Amerikas kopienā ir nodefinēts kā pirmais skaņdarbs korim un hangam. Tāds pirms tam nav bijis vēsturē. Man liels prieks, ka tāda dziesma, ko es esmu veltījis tētim, ir aizskanējusi tik ļoti plaši. Un man pašam bija liels gods uzstāties Ņujorkā Carnegie zālē ar šo dziesmu, ar spēlēju hangu. Tā kā par to liels prieks ir. Jā. Raimond, ir tāda sajūta, tad, kad notiek tādas lielas un tādas svarīgas lietas dzīvē, ka tētis stāv turpat blakus pie pleca? Man pilnīgi tāda sajūta bija, ka es sēdēju Ņujorkas Carnegie zālē, jo tā ir tāda leģendāra koncerta zāle, ko Amerikā tā ir ļoti prestiža vieta, kur uzstāties, un tur viņi uzskata, ka tas ir, kā saka, lielākais sasniegums dzīvē, ja mūziķis var spēlēt Carnegie zālē. Un es pirms tam biju gājis uz vairākiem koncertiem, kur uzstājās Andris Nelsons ar Bostonas simfonisko orķestri un klausījos tos koncertus Carnegie zālē. Un vienmēr tā es pie sevis domāju, ka redz, kā Andris tur diriģē, un es domāju, tas gan būtu, kā saka, kaut kas, ja tur kādreiz būtu iespēja uzstāties, un pagāja būtiski kā 2-3 gadi, un es saņēmu to e-pastu ar uzaicinājumu braukt un atskaņot savu skaņdarbu ar Amerikas dziedātājiem. Un es tad sēdēju tajā zālē un spēlēju to hangu un skatījos uz tiem griestiem, un es domāju, kā tas var notikt, kā tas ir iespējams vispār. Droši vien, ka tie kauliņi kādreiz saliekās tieši tā, kā tam jānotiek. Par hangu runājot, jūs esat stāstījis vairākās intervijās, bet varbūt kāds no radioklausītājiem nav dzirdējis, kā tas pie jums nonāca un ar ko šis instruments jūs uzrunāja, jo man prātā stāv kāds video sižets, es nezinu, ka televīzijas kolēģi bija nofilmējuši Raimondu Paulu, Raimonds Tiguls un Māris Sirmais, un visi trīs ap šo instrumentu tur darbojās. Jā, maestro savā manierē arī Sirmā kungam aizrādīja, lai viņš negrābstās gar to, ko viņš nepārzina, nesāk viņu mācīt, ja viņš pats neko nemāk. Nē, maestro ir viens no retajiem, kurš ir viņu spēlējis pat. Jā. Viņš vienmēr paķēra pa to instrumentu, bet katrā ziņā, jā, tas hangs, es viņu kaut kur biju padzirdēju. Man bija tāda, es braucu uz Islandi, tur man Tiguļkalnā pirmie viesi bija no Islandes, un man patika tā islandiešu tā muzikālā domāšana. Un tad es redzēju, ka Bjorkas koncertā tas instruments kaut kur pavīdēja, un tad es sāku interesēties, kas tas tāds ir. Un bija dīvaini, ka nevar atrast informāciju, kas tas ir pa instrumentu. Un es tā sāku iedziļināties, un es domāju, kā tas ir iespējams, ka nevar atrast, pat kas tas tāds ir. Un beigās es kaut kur to nosaukumu tā kā atrodu hang. Un tad es sāku interesēties, beigās es uzzinu, ka tā ir viņa ģimene Šveicē, kas viņus tā kā izgatavo. Un tad man Šveicē viens draugs, un es viņam aizrakstu, es saku, vai tu nevari uzzināt vairāk kaut ko par to, un viņš man pēc kāda laika zvana, viņš saka,
viņš ir, kā saka, atradis, kur tos instrumentus izgatavo. Viņš saka, bet es nevaru neko nopirkt, tev pašam ar viņiem jāsazinās, jo viņi izlēma, kam viņi grib to. Viņi izdomā, vai tam cilvēkam vajag to instrumentu vai nevajag. Tad es braucu uz Šveici, satikos ar to ģimeni, un mēs iepazināmies. Un es viņiem izstāstīju par sevi, un es viņiem parādīju, kādu mūziku es rakstu. Un es tam meistaram, es viņam iepatikos, vienmēr sakot. Un tad viņš, neskatoties uz to, ka tur bija 2 gadus jāstāv rindā, lai to instrumentu sagaidītu to savu kārtu, tad viņš man ārpus tās, viņš teica, vienmēr var kādu izņēmumu izdomāt, un tad man tas instruments pie manis nonāca. Un tad es sākumā viņu tā kā meditācijai mājās pats spēlēju. Un man ārkārtīgi tā skaņa joprojām patīk. Es vienmēr baudu to skanējumu, un es viņu sākumā domāju, ka es nekad viņu nespēlēšu nekādos koncertos. Un tad pirmais bija ar faktiski Tiguļkalnā. Jo es viņu arī uzskatu, ka tas Hanks ir tā Tiguļkalna koncertu, tas skaniskais impulss. Es tur pirmo reizi aizgāju, apsēdos Ozola apļa vidū un paspēlēju, un es sapratu, ka tā skaņa tik ārkārtīgi sasaucās ar visu to vidi un tas ozolkoka aplis. Es domāju, tas viss tur tā saslēdzās tādā vienotā, kā saka, tādā idejā vispār, kā es skatos uz pasauli, ka tur obligāti jātaisa tādas kopā sanākšanas. Tāpēc man arī ir liels prieks, ka šogad jau 14. gadu notiks tā Tiguļkalna, kā es saku, kopā sanākšana, kopā būšana mums, 7. jūnijā. Mēs varam tā pa durvju šķirbi arī mazliet paraudzīties un pavaicāt, ko šogad varēs sastapt Tiguļkalna koncertā. Jā, redziet, kā mēs runājot par Hangu, pieminējām maestro Raimondu Paulu. Šogad maestro Raimonds Pauls man būs īpašais viesis Tiguļkalna koncertā. Burvīgi. Jā, man būs arī tāds īpašs brīdis, jo viņš arī spēlēs manu mūziku. Jā. Man liekas, ka tas ir pavīdējis jau vienā otrā intervijā, ja nemaldos, radio kolēģis kādā citā raidījumā stāstīja par to, kā maestro ir spēlējis jūsu mūziku, un viņš savukārt ir neviļas izvilcis telefonu no kabatas un nofilmējis to kadru, kā tas notiek. Es savukārt to klausoties, man garā acīm jau rādījās tas skats, kā tas notiek. Es domāju, tas ir kaut kas vienreizējs. Tātad būs iespēja šogad 7. jūnijā Talsos Tiguļkalnā paskatīties, kā tas viss notiek. Jā. Raimond, par Tiguļkalnas svētkiem. Dažkārt varbūt cilvēki izdzirdot nosaukumu Tiguļkalns iedomājas, rekā. Talsos ir 9 pakalni, viens no tiem nosaukts Raimonda Tiguļa vārdā. Bet kas tur ir ar to Tiguļkalnu? Kāda ir tā vēsture? Tur tā vēsture ir vispār interesanti, jo tas nosaukums ir no maniem senčiem, no mana vectēva, kurš tur ir dzīvojis. Bet bija interesanti, ka burtiski pirms kādu mēnešu, 2 man no Radio Klasikas, no jūsu kolēģiem, zvana viens žurnālists mūzikas. Viņš saka, klausies, Raimond, man te uz ētera zvanīja viena sieviete, kur grib ar tevi satikties. Un viņš saka, vai drīkst no telefona numuru iedot. Es saku, protams. Un viņi man piezvanīja, un viņa ir arhitekte, jau pensijas vecumā. Un viņa bija kaut kur Jūrmalā, kaut kādos arhīvos atradusi dokumentus par Tiguļkalnu. Un viņi saka, ka tur ir ļoti uzskatāmi redzams viss, kā tas ir veidojies. Un tad mēs satikāmies ar to kundzi, un viņi man nokopēja visas tās kartes. Un tur ir vienkārši tur, kur tagad ir Talsu novada muzejs. Tieši tādā vietā ir bijušas manas vectēva mājas, Tiguļu mājas, un tāpēc arī tas nosaukums ir tam kalnam palicis, jo tur ir, kā saka, vēsturiski bijusi mana senču arī zeme. Un tad ir 1800. gadu beigās barons ir tādā vietā izlēms, bija celt to vasaras kaut kādu māju savu, kas tagad ir novada muzejs.
Un tad maniem senčiem ir, kā saka, patiesībā viņš bija pareizi, viņš bija atpircis to zemi no maniem senčiem, un mani senči tad ir, kā saka, ir tur, kur mums šobrīd kur mēs šobrīd dzīvojam, tur to vietu ir iegādājušies, kas ir ļoti netālu turpat blakus, jā. Bet tad tas ir dubults spēks un dubults stiprums, ja tādā vietā var dzīvot, strādāt, spēlēt, radīt, vēl rīkot svētkus citiem. Es domāju, tie ir, Kurzemē tie ir, es tagad nesamelošu, un es arī negribu ne pieglaimoties nekā, bet es patiešām zinu gan no saviem draugiem, no paziņām, no kolēģiem, gan no dziedātājiem, gan no cilvēkiem, kas ir kultūras pasākumu baudītāji. Viņi saka, būs Tiguļkalnā pasākums, man tagad nav laika, man jābrauc ir uz Tiguļkalnu. Tagad tas ir ļoti nozīmīgs pasākums, ļoti nozīmīgs notikums Kurzemes kultūras dzīvē, es domāju, arī Latvijas kultūras dzīvē. Par Latviju runājot un par mums raidījums, es tagad skatos ar vienu acu pulkstenī un redzu, ka mums vēl ir nedaudz minūšu laika, bet es vēl gribēju noteikti pieminēt, tad, kad mēs sazvanījāmies pirmo reizi un norunājām šo tikšanos, tad mēs arī nedaudz pieminējām mūsu eksprezidentu Vairu Vīķu Freibergu, un tad bija tikko notikusi visa tā nelāgā tikšanās Baltajā namā starp Ukrainu un Ameriku, un mēs abi divi runājam par to, ka es stāstīju, ka es klausoties mūsu eksprezidentē, tas ir vienīgais cilvēks Latvijā, kurā man klausoties rodas kaut kāda skaidrība vai miera sajūta par to, kas tagad ir jādara. Jo pirms tam, man liekas, ja nemaldos, bija bijis raidījums, kas notiek Latvijā, kur viņi tā kā attālināti piedalījās, un no visiem tiem runātājiem man viņas teiktais uzrunāja visvairāk. Es zinu, ka jums ir ļoti laba draudzība ar Vairu Vīķu Freibergu, un tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka tādi stipri un gudri cilvēki savstarpēji tiekas un pēc tam rada un labas lietas dara tālāk. Kas ir tās vērtības, vēlmes un vīzija, 3V, ko jūs vēlētos novēlēt savai Latvijai un saviem tautiešiem turpmākā nākotnē, tuvākā, pārskatāmākā nākotnē? Tā vēlme, kas būtu mums visiem ļoti, ļoti vajadzīga. Iziet no tā, kas notiek pasaulē, kāda ir šobrīd Latvija un kas būtu tas vēlējums Latvijai, saviem līdzcilvēkiem, kas mums ļoti, ļoti, ļoti visiem ir nepieciešams. Pirmkārt, ko es vērojot no malas, man šķiet, ka ir ļoti svarīgi novērtēt, kas mēs esam, kas mums ir, un jūs pieminējāt Vairu Vīķu Freibergu, tad mēs kopā strādājam pie Saules dainām, mēs arī daudz runājām gan par mūsu valstiskumu, gan par to visu izpratni, un viņi saka, ka tā iespēja, ka mums ir dota tā veidot to vēsturi, to savu valstiskumu, kā saka, sēdēt tā kā pie baltas lapas un rakstīt katram to savu stāstu. Viņi saka, tas ir tik svarīgi, un man ir prieks par mūsu draudzību, un ka viņa arī to latviskumu redz tādā plašā, tādu lielu spektru. To es arī cenšos savā mūzikā ielikt. Mums ir jāiegriež tā pasaule, jā. Mums ir jāiegriež pasaule. Jādomā plaši un jājūtās, kā saka, lieliem. Raimonds Tiguls to teica. Un es jums šovakar saku, mīļie radioklausītāji, paldies, ka jūs bijāt kopā ar mums. Raimond, paldies par paldies, ka uzaicināt, un par dziesmām. Un paldies par labām lietām, ko radām kopā. Un jādomā plašāk, un pasauli jāiegriež arī pašiem. Katram pašam, katram vienam. Jā, tāpēc man nekad nepatīk, ka saka, tur Rīga mazā Parīze, un tur abas tur mazā Šveice, tur Sabile. Un Kuldīga ir mazā Venēcija. Un mazā, jā, es domāju, kāpēc mazā, kāpēc viss ir mazais. Un es no tā vienmēr salīdzinājumu gribu tikt vaļā, tāpēc es saku, mums ir jājūtās lieliem,
un vareniem. Paldies! Šovakar par radio skatuvē viesojās komponists Raimonds Stiguls. Mēs tūlīt klausīsimies arī trešo skaņdarbu, un tā ir Mīlestības jūra. Kurzemniekiem ļoti, ļoti nozīmīga dziesma, jo neviena cita upe kā Venta Kurzemes cilvēkam nav tik svarīga, un es saku par šo dziesmu īpaši paldies, jo šī dziesma ir arī mūsu kolektīva top dziesma. Paldies, Raimond! Pie skaņa pults mans kolēģis Igora Džabovs, bet studijā sarunājos ar komponistu es, Daci Blathenu. Uz tikšanos atkal nākampiekdien. Radio skatuve par vērtībām, kuras nemaina pat laiks.